Un jautājums man ir tāds, Inga, ir vērts vai nav vērts? Kā tu jūties? Vai tev ir vajadzīgs piedalīties pašvaldību vēlēšanās vai nē? Es domāju, ka ir vērts piedalīties, un kā mēs runājam, jau īpaši tad, ja ir vēl kādas tiešas saites ar Latviju, ja ir īpašumi, ja ir ļoti, ļoti liela tāda piederības sajūta tai vietai, no kuras tu esi nācis, manuprāt, kad jā, ir jāpienes kaut kādas idejas ar to savu aktivitāti, un vēlēšanas ir tās, nu, kurās tiešām ir vērts piedalīties un atdot to balsu un sekot līdzi par to, kādi cilvēki tad šobrīd iesaistās politikā no vietējiem. Un kāds ir arī viņu pienesums, un arī vērtēt, līdzīgi kā tu minēji par Kārli, ka viņš novēro. Es domāju, mēs no malas arī šeit novērojam. Varbūt mums ir tādi arī dažādi veselīgi, neveselīgi secinājumi par to, kas patiesībā notiek uz vietas pašvaldībās. Jā, man liekas, ka ir vērts, un tas ir jādara. Ja ir tā vēlēšanās piedalīties Latvijas ikdienā, tad noteikti ir jāsako līdzi un jāpiedalās, un jādalās ar savām idejām arī. Jā, tā nelaime ir tāda, ka ārzemēs iecirkņu nebūs, jo, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās, ir jābūt vai nu piereģistrētam īpašumam attiecīgajā vai arī kādam īpašumam, kas tur pieder, un citādi cilvēki nedrīkst piedalīties no ārzemēm. Un arī pati balsošana notiek ar pasta starpniecību, tikai un vienīgi. Kā var ietekmēt cilvēka domāšanu, runājot, Kārli? Nu, es domāju, ka cilvēkiem vajag skatīties nopietnus televīzijas raidījumus. Ar jauniešiem, protams, tā problēma ir, ka viņi ir iekrimuši savās ierīcēs un līdz ar to nezina īsti, kas notiek pasaulē, bet es domāju, ka cilvēkiem vajag skatīties panorāmu un šitādus raidījumus, kas notiek Latvijā. Protams, Streips pārlūko pasauli, TV24, bet cilvēki īsti reizēm nezina, kā rīkoties. Jā, nu, daudz vēlētāji ir diezgan slinki, un nelaime, protams, ir tā, ka vēlēšanas būs 7. jūnijā, kad jau būs silti, un es domāju, ka nedēļas nogalēs cilvēki dosies uz laukiem, un līdz ar to varbūt nebalsos. Saeimas vēlēšanās var balsot jebkurā iecirknī, līdz ar to tas ir daudz vieglāk, bet pašvaldību vēlēšanās ir jābalso tajā pašvaldībā, un tas ir drusku sarežģītāk. Varbūt tai diasporai vispār nav jāpiedalās vēlēšanām? Nē, nu es esmu jau diezgan sen domājis, ka diaspora jau ļoti daudz cilvēki nezina, kas Latvijā notiek un kā tas notiek un kuras partijas ir nopietnākas un kuras partijas ir mazāk nopietnas. Bet, ja ir pilsoņi, tad es pilnīgi atbalstu viņu tiesības balsot arī Saeimas un pašvaldību vēlēšanās. Kas būtu tie instrumenti, ar kādiem būtu diaspora jāuzrunā? Nu, es domāju, ka partijas var rīkot šitādas pašas Zoom sarunas ar diasporas cilvēkiem un uzrunāt viņus tādējādi. Tad jau nav jābrauc uz Londonu vai Čikāgu vai kaut kurieni citurieni. Mūsdienās jau elektronika palīdz daudz vieglāk uzrunāt tautu.